Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, medicīnas sabiedrība ARS un Latvijas aptieka. Ziema ir laiks, kad pat tiem, kuri nenododas ziemas priekiem kā slēpošana vai braukšana ar ragaviņām, var iegūt nopietnas traumas. 65% no ziemas traumām gūst paslīdot, 30% slēpojot. Kā sevi pasargāt, kā atgūt veselību pēc traumām, atklāsim raidījuma gaitā. Mūsu šīs dienas studijas eksperti – dakteris Jānis Dobelnieks, medicīnas sabiedrības ARS, traumatologs ortopēds ar 20 gadu darba pieredzi, specializējis ceļa locītavas endoskopiskajā ķirurģijā, krustenisko saišu rekonstrukcijā, pleca locītavas ķirurģijā, hallux valgus greizo īkšķu ķirurģiskajā ārstēšanā, sporta traumatoloģijā. Jana Namniece, Latvijas aptieka farmaceite, studē Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes doktorantūrā, Latvijas Nīderlandes farmaceita apmaiņas programmas dalībniece. Kāds ir biežāk iegūtās traumas ziemas sezonā? Visbiežāk iegūtās traumas, sākot ar pirmo sniegu, pirmo salu, diemžēl tie ir lūzumi. Un lūzumi, diemžēl, tie ir veciem cilvēkiem, vecāka gada gājuma. Tie ir pirmie kritieni, kad cilvēks vēl nav adaptējies pie jauniem apstākļiem, jaunā seguma. Un tad cieši plaukstas locītavas, jeb spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, un potītes. Un tās ir tās galvenās traumas, ar ko katrs gads iesākās, un tie ir traumpunktu pacienti. Pirmā palīdzība tiek sniegta traumpunktā, bet par laimi tās varbūt nav tās nopietnākās traumas. Ja mēs runājam par sporta traumām, tad sporta traumas arī viņas, protams, kad ziemai iesākoties, viņas ir biežāk, viņas varbūt pat ir nopietnākas. Un, protams, ka tās saistās galvenokārt ar slēpošanu. Slēpošanu, un lai cik tas nebūtu dīvaini, snowboards atpaliek. Protams, ka tur cieši visvairāk ceļa locītavas. Notiek vērpes kustība kritiena laikā, un tā vērpes kustība viņa pāriet uz ceļa locītavu, un ceļa locītava cieši. Mums ir arī studijā skaisti manekeni. Jūs varētu parādīt, kur tad notiek tā problēma, kur ir tā problēmas sakne? Tas manekens atbilst ceļa locītavai. Protams, viņš nav 1:1, bet varbūt viņš tā nedaudz izskaistināts, lai varētu saprast. Tātad ceļa locītava sastāv no 3, vai pareizāk sakot, no 4 kauliem. Tas ir augšstilva kauls, jeb ciskas kauls, tas ir apakšstilva kauls, jeb lielais lielkauls, un tā saucamā bļodiņa. To, ko mēs visi varam sataustīt. Un ir vēl arī mazais lielkauls, kurš patiesībā pats locītavā tā kā nepiedalās, bet pie viņas stiprinās viena no svarīgākajām saitēm – ārējā sāna saite. Lai nodrošinātu šo kaulu kopā saturēšanos jebkurā dzīves situācijā, pie jebkuras kustības, pie jebkuras slodzes, ir saites. Tātad 2 gar sānu un 2 krusteniskās saites, līdzīgi kā eņģes durvīm. Lai tas viss labi strādātu un kustētos un strādāt bez ķeršanās un bez liekiem triecieniem pret kaulu, ir izveidojis tā saucamos meniskus. Tie ir tādi pusmēnesi veidojumi katrā pusē ceļa locītavai, kas atrodas starp kauliem. Menisku galvenais uzdevums ir būt kā atsperei, kā amortizatoram, kā gultnim. Tātad viņš izlīdzina locītavu virsmas, viņš absorbē triecienus, viņš atvieglo kustības. Šīs slīdošās kustības vienam kaulam pret otru. Meniskam ir ļoti liela funkcija. Tādā brīdī, kad notiek šī ceļa locītavas trauma un notiek kaut kāda vērpes kustība vai laušanas kustība, cieši kā menisks, tā saites. No visām locītavām visvairāk dažādiem traumu riskiem ir pakļauti tieši ceļi. Izplatītākā ceļa locītavas trauma ir sasitums, izmižģīts celis. Ja pēc traumas ceļa locītava ir uzpampus un stipri sāpīga, noteikti jāvērš pēc palīdzības pie traumatologa ortopēda.
Jebkura trauma, kaut vai neliela, radīs cilvēkam diskomfortu un sāpes. Ja cilvēkam neapmierina tas stāvoklis, kas viņam uz dotā brīdī ir, teiksim, uzreiz pēc traumas, viņš var griezties jebkurā traumpunktā pēc palīdzības. Es kā traumatologs parasti biežāk saskaros ar tādiem ceļa locītavas traumām, kas ir pārsvarā meniska bojājums, priekšējais krusteniskas saites bojājums vai sānu saišu bojājums ceļa locītavai. Ja paiet laiks 10 dienas, 2 nedēļas, 4 mēnesis, un dzīves kvalitāte neatgriežas iepriekšējā līmenī, tad cilvēkam viennozīmīgi būtu nepieciešama kvalificēta speciālista konsultācija. Tad atkarībā no tās atradnes vai tām sūdzībām, kas ir, tad tiek nozīmēta attiecīga izmeklēšana, un tādā veidā mēs nonākam pie diagnozes. Primārā diagnostika traumu gadījumā, lai pārbaudītu iespējamo kaulu lūzumu, ir rentgena izmeklējums 2 plaknēs. Savukārt, ja ir aizdomas par mīksto audu traumu, tiek veikts ultrasonogrāfijas vai magnētiskās rezonanses izmeklējums. Izmeklējot rentgenogroloģiski, mēs izslēdzam vienkāršu patoloģiju, kas saistīts ar kauliem. Magnētiskā rezonansē mēs iegūstam informāciju par patoloģiju, kas saistīts ar mīkstajiem audiem. Vislabākais ceļa locītavas izmeklējums, protams, ir magnētiska rezonanse. Dažos gadījumos var būt nepieciešams ultrasonografisks izmeklējums pirms tās magnētiskas rezonanses veikšanas. Kad pacientam ir veikti visi nepieciešamie diagnostiskie izmeklējumi, tiek uzstādīta diagnoze un sastādīts ārstniecības plāns. Dotajā brīdī dienas stacionārā telpās ARSā var uztaisīt artroskopiskas operācijas un no ceļa vēl arī saišu plastikas. Tas nozīmē to, ka cilvēki jau mūsdienās ir informatīvi, viņi zina, ka vienkārši tiek rekonstruēts ceļa locītavas saites. Tātad ceļa locītavas operācijas notiek mini-invazīvā tehnikā, tā ir endoskopiskā tehnika, traumatoloģiskā sadaļā tā ir artroskopiskā tehnika, kad par nelieliem griezieniem tiek ievadīta kamera, pretējā pusē tiek taisīts vēl viens grieziens, pa kuru ievada instrumentu, grieziena garums nepārsniedz 1 centimetru. Pēc vajadzības tiek veidoti papildus griezieni, tos medicīniski sauc par portāliem, un atkarībā no operācijas lieluma vai, teiksim, bojājuma pakāpes tiek izdarīts manipulācijas. Ja taisa saites, tad ir vēl viens grieziens, pie kā mēs pienākam pie donora vietas, no kurienes tiek veikta pacienta audi, lai varētu uztaisīt materiālu, lai varētu paņemt materiālu, no kā varētu uztaisīt jauno saiti. Vienkāršākās operācijas kā artroskopiju pacients dodas tajā pašā dienā mājās. Pēc saišu operācijām tomēr iesakām pavadīt to nakti medicīnas personu uzraudzībā, jo bieži vien, teiksim, sāpes ir tādas, ka ar tableti mājās var nepietikt. Principā tā operācija jābūt neilga kā pusstundu. Ja, ko mēs veicam šodien, tā ir artroskopiska operācija, tīpaši vecākiem pacientiem, jo ilgāk būs operācija, jo lielākas sāpes pēc tās operācijas viņam būs. Uz tādas artrozes fona, skrimšļa izmaiņas un tā. Tomēr rodas jautājums, vai operācija ir vienīgā ārstniecības metode, ar kuras palīdzību var atrisināt sāpošu ceļa locītavu sūdzības. Pacientam var arī veikt atsāpinošās blokādes. Pacientam var nozīmēt pretiekaisuma terapiju, pacientam var nozīmēt fizikālās terapijas. Ja stāvoklis uzlabojas un pacients nevēlas operēties, tad viņš var pagaidīt un padomāt. Ja viņam paliek labāk, viņš var atlikt, bet tas nenozīmē, ka tā problēma viņam neatgriezīsies. Ja tā problēma pēc īsa laika sāk atgriezties, tad laikam mēs atgriezīsimies pie tā, ka tomēr būs jādara vairāk nekā jādzer zāles. Ilgonim bija ilgstošas sūdzības par sāpēm abās ceļu locītavās. Saņemot diagnozi, ka ir bojāta abu ceļu meniski, tika nozīmēts veikt locītavas artroskopisko operāciju. Mēs izdarījām operāciju vienlaicīgi abiem ceļiem, abām ceļu locītavām. Operācija noritēja spinālā anestēzijā. Vienam celim bija samērā tāds plašs bojājums, bija arī skrīmslis traumēts, un to skrīmsli nācās nolīdzināt līdz veseliem audiem. Un abi meniska bojājums. Tas celis viņam arī traucēja vairāk. Otrs celis viņam radīja tādu tā kā ķeršanās sajūtu, un tur bija ārējā meniska trauma, ārējā meniska plīsums, kas arī tika izoperēts
tieši tas plīsusī daļa tika rezicēta vai, Latvijas sakot, nogriezta līdz veseliem audiem. Tātad atstājot maksimāli meniska audus, kas turpinās arī kalpot viņam. Neilgi pēc veiksmīgās operācijas Ilgonis mums atzinās, ka pirms tās bija ļoti nobijies, bet tagad ir apmierināts par savu lēmumu veikt operāciju un iesaka cilvēkiem par savu veselību rūpēties laikus. Apstākļi spieda, kājas sāp, pastaigāt nevar. Es kaut kāds 5-6 mēnešus novilcis. Redzējāt, ka tur tas kauls jau ir kaut kas tur bojāts, jā. Tā kā laicīgi. Kāds pabaras risks, ja ceļu locītavu traumas netiek pienācīgi izārstētas, var izveidoties hroniska nestabilitāte ceļa locītavā un kā sekas tam rodas skrimšļa defekti vai menisku plīsumi. Tādēļ secinājums – ārstēšana jāveic tuvākajā laikā pēc traumas, neatliekot to uz kādiem labākiem laikiem.